Valsts izglītības satura centra projekts Mana vienīgā dažādā Latvija – Tukuma Mākslas pieredze. 2023. gada rudenī Tukuma Mākslas iesaistījās projektā, lai ar tā palīdzību ļautu mums vēl labāk iepazīt Tukuma māksliniekus, gan leģendas, gan šī brīža aktuālās un radošās mākslinieces. Viss sākās ar skolas organizēto muzeja pedagoģijas dienu, kuras laikā devāmies uz Tukuma Mākslas muzeju un galeriju durvis. Muzejā bija Tukuma mākslinieku grupas darbu izstāde, kur varējām smelties iedvesmu saviem darbiem. Galerijā durvis bija ne tikai gleznas, bet arī keramikas un tekstila darbi, arī tērpi. Izstādē bija redzami arī mūsu skolotāju darbi. Īsi pirms Ziemassvētkiem skolas gleznošanas zālē bija mākslinieces Ilzes Cērpiņas gleznu izstāde. Darbi ir iedvesmojoši, un kur nu vēl labāka vieta izstādē, kā telpa, kurā paši gleznojam un varam smelties idejas par tehniku, triepieniem un krāsām, uzreiz redzot šos darbus blakus savējiem. Kā neliels pārsteigums bija sarunu vakars par un ap mākslu, kur pie mums bija ciemos atnākušas mākslinieces Ilze Cērpiņa un Katrīna Levāne. Katrīna pirms vairākiem gadiem ir mācījusies mūsu skolā. Māksliniecēm varējām uzdot jautājumus gan par mākslu, gan par to, vai māksla ir darbs vai hobijs, kā arī par to, kā pavada brīvo laiku. Vakara beigās arī fotografējāmies un palūdzām autogrāfus. 1. un 5. kursi gleznošanas stundās pievērsās Tukuma novada mākslinieku darbiem un gleznoja brīvās kopijas. Skolēni pētīja Leonīda Āriņa, Anča Ārtuma, Ādolfa Melnāra gleznas un centās notvert viņu krāsu izjūtu un triepienus. Pēc tam 4. martā šim darbam par godu bija izstādes atklāšana Tukuma bibliotekā. Mana vienīgā dažādā Latvija. Māksla, mākslinieki, cik daudz krāsu, cik daudz dažādu notikumi caur gadu desmitiem. Un cik daudz iespēju mums mācīties un iedvesmoties.